Liepājas ūdens apgādes sistēma zināmā mērā gan pēc tās nozīmes, gan funkcionalitātes ir pielīdzinām asinsrites sistēmai cilvēku organismā. Tā nodrošina centralizētu ūdens padevi vairāk kā 97% pilsētas iedzīvotāji, kas vien to vēlas. Lūk, šī ir sūkņu stacija, kas pilsētas ūdensvadā ikdienas 24 stundas diennaktī nodrošina nepieciešamo ūdens daudzumu. Šeit viss ūdens savācās no urbumiem un tiek pumpēts uz pilsētu iedzīvotājiem, no kurienes arī abonenti. Šeit ir tie lielie sūkņi, no kurienes abonenti saņem to ūdeni, kas arī rada to spiedienu. Sūkņi nedarbojās, visi vienlaicīgi darbojās tikai tik daudz, cik ir nepieciešams. Jo viss darbojās automātiskā režīmā ar noteiktu spiedienu. Un ūdens aiziet tik daudz, cik cilvēks patērē. Lai arī ūdens padeve ir nepārtraukta, ļoti atšķiras ūdens patēriņš. Protams, lielākais ir no rīta, kad cilvēki dodas uz darbu, un vakarā, kad atgriežas. Ar lielo karstumu, 37 grādi, tad bija arī ūdens patēriņš ļoti liels, 2 reizes lielāks nekā parasti. Visi cilvēki vienkārši lietoja šausmīgu ūdeni, dzēru un laistīju. Visiem bija vajadzīgi. Visai pilsētas ūdens apgādes sistēmai var sekot līdzi 2 monitoros. Tā ir pārskatāma un pilnībā automatizēta. Tā ir tā saucamā skadu sistēma. Tātad te mēs redzam visus mūsu objektus. Tā ir artēziskie urbumi, atzelžošana, dezinfekcija, 4 rezervāri. Izejot uz artēziskajiem urbumiem, tātad mēs redzam artēziskā urbuma, piemēram, šis konkrēti gadījumā ir 11. Tātad viņi ir tekošie kubikmetri, uzkrātais kubikmetra daudzums, strāvas spriegums, apsardze, temperatūra. Visi dati, kad un cik daudz ūdens pārsūknē centralizētā ūdensvadā glabājas datorā un ir precīzi. Var noskaidrot, kad un cik ūdens patērēts pilsētā. Var nolasīt parametrus, cik, kad ir bijis ūdens patēriņš un spiediens kādā laikvienībā. Mums ir noslēgta sistēma, mēs, teiksim, pa internetu mūs nevar vadīt. Te ir, teiksim, tā drošība no tā viedokļa un, protams, darba ērtības. Tātad es no viena galda varu kontrolēt un parametrus redzēt uz visu, uz atzelžošanu un uz artēziskiem urbumiem līmeņiem. Teiksim, vecajos labajos laikos padomju. Bija gan Otaņķos, gan Aizterē, no kurienes mēs ņemam ūdeni, bija brigāde 4 cilvēku sastāvā. Operators skatījās, gāja skatīties rezervāra līmeni, un tad zvanīja brigādei vienam dežurantam, kas iet ieslēgt vai izslēgt attiecīgos urbumus. Tātad tagad viss tas notiek no šī galda. Un viss uzskaita arī notiek šajos datoros. Tātad, cik kubikmetru un kas un cik katra raka strādājas, kā jūs teicat. SIA Liepājas ūdens ir noslēdzis līgums ar visiem klientiem, kuros ir skaidri noteiktas atbildības robežas. Par to, kas ir aiz Liepājas ūdens atbildības robežas, atbild klients. Protams, arī par cauruļvadu tehnisko stāvokli, un tieši tādēļ tagad vasaras periodā ir labākais laiks, lai to sakārtotu vai atjaunotu. Viss ūdensvads, kas atrodas aiz pieslēguma ventiļa, pieder klientam, un klients uzrauga, lai viņš būtu darba kārtībā. Ja viņi ir metāla caurule, tad lai laicīgi būtu nomainīta, vai ir vēl kādas citas problēmas, teiksim, ir par seklu vai vēl kādas. Viņš par to visu viņš atbild. Viņš atbild par caurules uzturēšanu kārtībā. Un kas notiek tādā gadījumā, ja kaut kas klienta pusē notiek? Kurš ir tas, kas to labo? Pats klients par saviem līdzekļiem arī remontē. Jo Liepājas ūdens nenes atbildību par ūdens cauruli, kas ir klienta apkalpes zonā. Liepājā vēl joprojām daudziem ir palikušas ievada caurules metāli, kas jau ir stipri korodējušas. Vajadzētu tomēr apsekot, ja paši nav spējīgi novērtēt situāciju, tad pieaicināt kādu santehniķu speciālistu, kas spēj novērtēt, vai tā caurulīte vēl izturēs šogad, vai būtu jāmaina jau laicīgi. Jo kamēr nav sācies sals, lietus, laika apstākļi ļauj, tas būs izdarāms daudz ātrāk, lētāk un vienkāršāk.
Klienta pusē Liepājas ūdenim pieder vien ūdens skaitītājs, bet arī par to, lai tas darbotos nevainojami, jārūpējas klientam.